pierādījis laiks, ka būs ļoti daudz maznodrošinātu ģimeņu, būs daudz ies pēc sociālajiem pabalstiem, būs daudz pamestu bērnu, neēdušu, neizglītotu. Nu, un es domāju, arī vecāki. Būs daudz depresijas gadījumi un nelaimes gadījumi, jo, ja cilvēks atstāja bez iztikas, bet ja vēl tieši bērnus atstāja bez iztikas, tas ir galīgi. Un šie slāņi, kuriem valdība noņem naudu, tie ir tie visneaizsargātākie, kuriem visvieglāk atņemt. Maziem bērniem, grūtniecēm, barojošām mātēm. Tā kā nesapratīs ne invalīdus, ne bezdarbniekus, nekas īstenībā nenotiek mūsu valstī. Tā droši vien nevar runāt, bet nekas nenotiek. Tā taču ir. Ir visādi pasākumi alus pagrabos un pilīs un ceļ pīlis apkārt, bet bērniem droši vien naudu nogriezīs.